Labdien! Šodien runāsim par Latvijas zinātnieku sasniegumiem farmācijā. Vai tas nav brīnišķīgs temats? Pavisam nesen Latvijas zinātnieki ir izstrādājuši jaunu preparātu, kas pastiprina mūsu imunitāti un aktivizē to. Mana sarunu biedrene šodien ir doktere un SIA Animā laba pārstāve Silva Staķe. Labdien! Labdien! Un tagad izstāstiet lūdzu, kas mūsu zinātniekus pamudināja ķerties pie šāda produkta izstrādes. Sākšu ar to, ka mūsu uzņēmums Anima Lab ir dibināts pirms nepilniem 7 gadiem ar mērķi realizēt Latvijas zinātnieku sasniegumus. Un mēs vēlējāmies mūsu pašu cilvēkiem dot kaut ko dabīgāku, pieejamāku, apvienojoties šiem idejas autoriem un komerc uzņēmējiem. Mēs realizējām šo ideju par imūnmodulatoriem, kas ir imunitāti stimulējošas un aktivizējošas vielas glikopeptīdi. Un mums radās preparāts ar nosaukumu glikamons. Protams, katram vecākam savs bērns ir tas mīļākais, un droši vien arī jūs varat apgalvot, ka jūsu radītais produkts ir sevišķs. Produkta unikalitāte slēpjas tajā, ka tas ir dabīgs izcelsmes produkts. Viņš satur šīs aktīvās vielas glikopeptīdus, kas ir izstrādāti no pienskābajām baktērijām. Un mēs zinām, ka pienskābās baktērijas ir dabīgs cilvēku zarnu trakta mikrofloras pārstāvis. Kāds ir šī preparāta darbības mehānisms? Ko tas mūsu organismā dara? Kā zināms, imūnsistēma ir cilvēka galvenais aizsarga mehānisms, bet aizvien biežāk un vairāk mēs to negatīvi ietekmējam. Un tieši glikopeptīdi ir tās unikālās dabiskās vielas, kas palīdz organismu imūnsistēmu aktivizēt, ierosināt to un cīnīties mums ar organismā nokļuvušiem svešķermeņiem. Labi, šeit mēs varētu savu sarunu uz mirkli pārtraukt, lai ieklausītos, ko par to saka speciālisti. Imūnsistēma ir kā milzīga fabrika, kura visu prot darīt un visu izdara ekscelenti ar vienu noteikumu. Šajā fabrikā strādā augsti kvalificēti darbinieki. Lai nodrošinātu šos dabīgos procesus, mums ir jādod organismam viņa paša izdomātas, viņam saprotamas lietas. Jo, ja mums šķiet, ka tāds un tāds augs, ja tāds un tāds maisījums ir ļoti vērtīgs, tad nevienmēr organisms tā domā. Kādā ziņā šajā dabiskajā sistēmā brīnišķīgi ierakstās jaunie preparāti, kas satur glikopeptīdus. Zarnu traktā dzīvo dažādas baktērijas. Šie produkti, ko mēs uzņemam, ir jāsašķeļ līdz molekulāriem un vēl sīkākiem veidojumiem, lai organisms viņu atpazītu un varētu lietot. Imūnsistēmas pamatā lielie darbaroķi ir limfocīti. Pavisam vienkāršoti, ko dara limfocīti? Novēro ķermenī ienākušos svešos un atšķir labos no sliktajiem. Ir limfocīti, kas viņus vienkārši noķer un apēda. Ir limfocīti, kas viņiem palīdz. Un ir limfocīti, kas nodod tālāk ziņu uz imunitāti par to, kādas antivielas ir jāražo. Gudri vīri izpētījuši, ka limfocītiem vislabāk, lai viņi labi strādātu, ir vajadzīgi glikopeptīdi. Lūk, tad ir izveidot šāds medikaments, kas mums iedod tīrā veidā šos glikopeptīdus, jo, protams, mēs varam dzert dažādus baktērijas saturošus dzērienus. Mēs varam visādā veidā veicināt mikrofloras attīstību zarnu traktā pareizās. Tas viss netiek atcelts no dienas kārtības. Tas viss ir ļoti pareizi, bet lai no šīm baktērijām iegūtu šo vajadzīgo glikopeptīdu, organismam ir jāpieliek lielas pūles, tur arī ir vajadzīga enerģija. Enerģija mums ir vajadzīga arī vēl citur. Tāpēc būtu ļoti prātīgi un racionāli šos glikopeptīdus iedot tīrā veidā, vajadzīgajā daudzumā. Un tagad esam atpakaļ studijā un pievērsīsimies tieši jaunajam preparātam. Tas ir 3 dažādos iesaiņojumos, vai sastāvs visiem ir vienāds? Šita produkta glikamona vienojošais elements ir glikopeptīds. Tomēr tā koncentrācija atkarībā no pielietojamā veida un mērķa ir dažāda. Piemēram, glikamons beta-glukāns sarkanajā iepakojumā ir ar paaugstinātu beta-glukānu sastāvu. Un beta-glukāns var iegūt no ārstnieciskajām sēnēm. Mūsu gadījumā mēs to iegūstam pat no gailenēm mūsu pašu Latvijā audzētajām. Un tātad šis preparāts vairāk būs domāts smagām saslimšanām, tādām kā onkoloģija, tuberkuloze, citomegalovīrus, pirms un pēc ķīmijas un staru terapijas. Violetais iepakojums glikomēnas komplekss raksturīgs ar to, ka šeit ir paaugstināts glikopeptīdu sastāvs, ietilpst arī nedaudz beta-glukāns,
C vitamīns un acidofilās pienskābās baktērijas. Tātad šis preparāts ir vairāk paredzēts pie vīrusu saslimšanām, hepatīta vīrusi, herpes vīrusi, gripas vīrusi un citas vīrusu saslimšanas. Svarīgi ir zināt to, ka šo te abu divu preparātu sastāvā ir topinambūra pulvers, tas ir Latvijā izkautēts, izaudzēts, kas sastāv ļoti daudz unikālu vielu, kā piemēram inulīnu, šķiedrvielas un mikroelementus, kā kāliju, magniju un cinku. Un zaļais iepakojums, glikomons ar vitamīnu C, ir unikāls ar to, ka bez glikopeptīdiem šeit ir arī C vitamīns, 200 mg katrā kapsulā. Mēs to rekomendējam saaugstēšanās gadījumos, gripas gadījumos, un īpaši rekomendācija ar ģimenes ārsta atļauju ir arī bērniem. Lai gan produkts ir samērā jauns, par to ir gūtas atsauksmes jau no lietotājiem. Es esmu slimniece ar diabētu, cukurdiabētu diezgan ilgu laiku, vairāk kā 30 gadus. Un nepārtraukti tiek lietotas dažādas zāles. Dabiska imunitāte līdz ar to ir sagrauta, gandrīz varētu teikt. Godīgi jāsaka, man vispār attieksme pret šādiem preparātiem ir ļoti negatīva. Jo es nekad neesmu ticējusi tam, ka kaut kas tāds varētu palīdzēt. Bet, tomēr es savus uzskatus esmu mainījusi. Šeit tad bija gan vīrusi, gan dažādas gripas paveidi, viss, kas bija, tas viss ķērās man klāt. Un es sāku lietot šo preparātu un imunitātei, un arī tāpat tur, kur ir tas topinambūrs, tas man patīk, viņš man palīdzēja pēc samazināt cukuru līmeni asinīs. Un fakts kā tāds, kad arī neesmu arī slimojusi tagad ne ar kādām saaugstēšanās un dažādām gripas slimībām. Būtu interesanti zināt, vai ir veikti arī klīniskie novērojumi. Jā, šādi klīniskie novērojumi ir bijuši Latvijas infektoloģijas centrā 2006. gadā. Par mērķa grupu tika izvēlēti pacienti ar hronisku vīrusu hepatītu. Viņi lietoja glikomonu kompleksu. Un interesanti ir atzīmēt to, ka salīdzinājumā ar placebo grupas dalībniekiem, šiem te dalībniekiem tika uzrādīta bioķīmisko reakciju ALAT un ASAT rādītāju uzlabošanās, samazināšanās, kas šiem te slimniekiem ir ļoti būtiski. Daktere Dagmāra Kalvāne jau savā praksē ir pielietojusi glikomonu. Es esmu viena no pirmajiem dakteriem Latvijā, kas ikdienas praksē šos medikamentus lietoju gandrīz pusgadu. Primāri es centos šo preparātu lietot tajos gadījumos, kad it kā būtu jāraksta antibiotiķis, bet man ļoti negribās rakstīt antibiotiķi. Ņemot vērā šo manu nostāju, es tieši arī meklēju preparātu, kas varētu sākotnēji aizstāt agresīvu palīdzību organismam ar atbalstošu palīdzību. Man iepriecināja rezultāti. Lielākā daļa no šiem pacientiem līdz antibiotiku lietošanai tā arī nenonāca. Kur ir tas lielais iegūms šajā gadījumā? Ja mēs izārstējam slimību ar antibiotiķiem, imunitāte no tā neiegūst neko, jo viņi par to arī neko nezina. Mēs esam mākslīgi novākuši interventu, un imūnsistēmai par to nav nekādas nojausmas, kas tur ir noticis. Ja cilvēks šo slimību pārslimo pats saviem spēkiem, tātad šie limfocīti aiznes informāciju uz imunitāti. Un imunitāte jau pēc gatavas receptes zina, kas tas tāds bija un kādas antivielas jāražo, lai pret viņu aizsargātos. Tagad laikam būtu īstais brīdis uztaisīt tādu mazu kopsavilkumu, kādos gadījumos tad skatītājiem būtu ieteicams lietot šo preparātu. Bez manis jau pieminētajām indikācijām šo preparātu noteikti vajadzētu lietot tagad gripas saslimšanas laikā un saaugstēšanās laikā, un arī profilaktiskos nolūkos. Mūsu rekomendējamā deva ir 1 līdz 2 kapsulas dienā, terapijas un saslimšanas laikā 6 kapsulas dienā. Protams, konsultējieties ar savu ģimenes ārstu. Un tagad paklausīsimies, ko par šo produktu domā farmaceiti. Cilvēkiem, kas vēlās rūpēties par savu veselību, es cenšos ieteikt ne sintētiski ražots, bet dabīgs produkts. Kā veiksmīgākais no pēdējiem jaunumiem ir glikomons. Man svarīgi, ka šis preparāts ir pārbaudīts ārstu uzraudzībā, lai es būtu pilnīgi droši iesakot to saviem pacientiem, lai es nebaidītos par tā drošumu lietošanā un būtu pārliecināta par tā efektivitāti. Liels paldies jums par sarunu. Paldies. Un es domāju, ka mēs visi kopā priecājamies par to, ka Latvijas zinātnieki mums ir devuši vēl vienu palīgu imunitātes stiprināšanā. Esiet veseli! Bet raidījuma turpinājumā noskaidrosim, kā atvieglināt kāju pašsajūtu pēc garas dienas.
Nereti pēc saspringtas darba dienas noguruši neesam tikai mēs paši, bet arī mūsu kājas. Ļoti bieži gan cilvēki šo faktu atstāja bez ievērības. Pārsvarā cilvēki strādā, domā par savu ikdienas iztiku un līdz ar to vilcina drusciņi un negriežas laicīgi pie ārstiem. Un nonāk pie ārstiem tikai tāda gadījumā, kad jau tā kā pārsvarā jādomā ir par operāciju, tad tā kā sākotnējas stādijas ir jau nolaistas. Liela nozīme ir tam, cik saulaicīgi mēs rūpējamies par savu kāju veselību. Svarīgākais – atpazīt pirmos simptomus, kas varētu vēstīt, ka tas vairs nav tikai vienkārši nogurums. Jāpievērš uzmanību pirmiem simptomiem, kad dienas beigas cilvēks jūt smaguma sajūtu kājas, kāju piepampšanu. Cilvēks arī stāsta, ka dienas beigas pēc darba maiņas kājas kļūst smagas, ar svīnu ir pielietas, dažāda tāda rakstura sūdzības, tad, protams, tas jau pirmais signāls, kādēļ arī jāgriežas pie ārsta. Slimības sākotnējas stādijas, tad, kad tiešām ir tikai smaguma sajūta, nogurušas kājas vai kaut kāda neliela mēra kāju piepampšana vakaros. Tādā gadījumā droši var lietot arī ārstnieciskas ziedes uz heparīna bāzes, jo heparīns iesūcoties ādai un asinim, viņš samazina asins viskozitāte un līdz ar to padara arī asins plūsmu ātrāko kapilārajā tīkla un līdz ar to tas arī noņem venozais sastrigums kapilārajā tīkla un iespējamas tūskas un smaguma sajūtu. Arī normālas veselas kājas mēdz piepamt, tad tomēr šāda veida ziedes ļauj atvieglot visas tas sekas. Šveices farmācijas uzņēmums Spirig ir atradis risinājumu pietrūkušu kāju problēmai. Tā ir dabīgā heparīna zieda hepagels. Tā sastāvā ir dabīgi iegūts heparīns, kas ir 10 reizes efektīvāks par mākslīgi sintezētu. Tā kā hepagelam ir prettrombu, pretiekaisuma un arī pretsāpju iedarbība, mēs to iesakam lietot vēnu saslimšanas gadījumā iepriekš konsultējoties ar ārstu, kā arī profilaksē pie vēnu saslimšanām. Hepagels novērš smaguma sajūtu kājās un īpaši iesakam to situācijās, kad ir paredzēts ilgstoši sēdēt, piemēram, lidojot lidmašīnā vai tālu braucot automašīnā vai autobusā. Hepagela pamatā ir gels, kuru ir viegli uzklāt uz ādas. Tas labi iesūcās, neatstājot uz ādas taukaiņus straipus vai plēvīti, tādējādi nebojājot arī elastīgās zeķes un veido patīkamu vēsumu sajūtu, kas ir īpaši svarīgi pie nogurušām kājām. Pirms tā iegādes lūdzu konsultēties ar ārstu vai farmaceitu. Ir cilvēku grupas, kurām īpaši ir jāuzman savu kāju veselība. Pēc savas profesijas tas jābūt cilvēkiem, kuri ikdienā sev pakļauj statiskai slodzei. Par statisko slodzi bieži vien ir domāts, ka cilvēki, kuriem ir tas saucamais stāvošs darbs, piemēram, pavāri, konditori, frizieri, tie paši ķirurgi, bet arī bieži vien aizmirstam, ka ilgstoša sēdešana arī ir statiska slodze. Tad visi biroja darbinieki, banku darbinieki, praktiski visiem cilvēkiem, kur darba veids ir mazkustīgs, arī ir pakļauties statiskai slodzi, un līdz ar to viņam var rasties kaut vai arī funkcionāla rakstura venoza mazspēja. Pirmais, ko viņš var droši pielietot ārstnieciskas zeķes, jo viņi ir pārsvarā bezrecepšu medikamenti, tad uz heparīna bāzes var smērēt kājas gan rīta, gan vakara. Arī ieteicams būtu kontrastu dušas kājam vakaros, ka es bieži vien arī stāstu saviem pacientiem, lai viņiem aplaista kājas ar remdena temperatūru ūdeni un ar karstu ūdeni, tā mainot, veicot šo kontrastu. Un arī kontrastam nav jābūt ļoti lieliem, tur jāsaka, pieņemsim, no 25 grādu ūdens temperatūras līdz 35 grādiem. Un tā pamazītem katru reizi var to kontrastu palielināt. Protams, galu gala ūdens temperatūrai nav jābūt tur ledus augstai un tā kā verdošam ūdenim, bet kontrastu var palielināt no 15 grādiem līdz 45.
5 grādiem. Mūsdienās pie mūsu straujā dzīves ritma lielu daļu dienas mēs pavadām stāvot kājās vai sēžot pie galda ilgstoši. Līdz ar to smaguma sajūta kājās nav tikai vecāka gadagājuma cilvēku problēma. Līdz ar to iesakām Hepagailu lietot arī jauniešiem, kuri daudz laika pavada lekcijās, braucot autobusos vai vienkārši visu dienu pavadu uz kājām. Statistika liecina, ka vēju saslimšanas problēmas skar aizvien jaunāka gadagājuma cilvēkus, tāpēc aicinām vecākus pasakot saviem bērniem, jauniešiem līdz, vai viņi nesūdzas par smaguma sajūtu kājās, kā arī pašus jauniešus rūpēties par savu veselību laicīgi. Un noslēgumā piedāvāju jums kopā ar mani ielūkoties Velledas jaunajā veikaliņā. Uzņēmumam Velleda šogad 90 gadu, bet Velledai Latvijā 10. Un jauns veikaliņš Brīvības gatavē 302. Šeit mēs varam atrast Velledas biokosmētiku, arī kopšanas līdzekļus bērniem, Sonet biomazgāšanas līdzekļus, Baukhof un Naturatas biopārtiku. Baukhof un Naturatas pārtiks produkti lepojas ar Demeter kvalitātes zīmi. Tas nozīmē, ka tie ir biodinamiskās lauksaimniecības produkti. Šāda lauksaimniecība ir saudzīga un dziedinoša zemei un cilvēkam. Bet īpaši man iepriecina tas, ka šeit ir arī latviešu produkti. Te ir ragāru tējas, kūdrāju dažādi putraimi. Katru trešdienu šai veikaliņā pieved arī svaigu maizi no svētes, no bioloģiskiem miltiem. Sonet, ražojot savus produktus, izmanto īpašu virpuļu plūsmā attīrītu ūdeni. Un tas ir ļoti svarīgi tad, kad mēs esam izlietojuši kādu, piemēram, šo produktu savā mājā. Un līdz ar to arī zināmā mērā sabojājuši ūdeni ar kādiem netīrumiem, mazgājot drēbes, uzkopjot māju vai gatavojot ēst. Tad šim ūdenim ir iespējas ātrāk atkal attīrīties un kļūt dzīvāk. Šeit ir arī bērnu apģērbi no biovilnas un bērnu autiņbiksītes no biokokvilnas. Gaisma, spēks, siltums. Tā ir cilvēka būtība. Saknes, ziedi, lapas. Tā atklājas daba. Antropozofijas zinātne. Tā ir Velleda.